Tu ēd šokolādi? Nē. Tiešām? Nē, es nezinu, par ko tu runā. Tiešām neēd šokolādi? Nē. Nu, labi. Jā, Līga skatās, laizās, viņai būs jāēd šokolādi. Smaržo. Tu smaržo. Jā, mums līdz šim ir bijuši arī, teiksim, izlaidumi, kurā Līgai jāēd lietas, ko viņa ne īpaši grib ēst. Jā. Bet šodien mums ir priekšā Čokoladas. Kā mēs viņus vērtēsim, precīzāk sakot, kā Līga viņus vērtēs. Tas mazliet vēlāk. Kāpēc mēs tagad vispār par šokolādi kaut ko gribam runāt? Tāpēc, Jā, kāpēc mēs gribam runāt par šokolādi? Cienījamie kungi, līdz Valentīna dienai. Tā to sauc, jā. Nav vairs nemaz tik tālu, un varbūt jums ir jānopērk savai mīļotai dāmai, sievietei, meitenei. Vismaz šokolādi. Un, lai jums atvieglot to izvēli, būs šodien maziņš testiņš. No šīm 8, tad mēs apskatīsimies, kura ir pati labākā. Kura man vislabāk garšo. Un, ja jūsu meitene ir gauma kā Līgai, kaut gan, tad varēs arī to šokolādīt. Vai nu 12. vai 13. februārī. Vispār jau ir 14. 14. Bet jūs dāviniet 12. 13. 14. Šodien ir priekšā 8 šokolādes. Mēs sāksim no šitā gala. Visas viņas ir tumšā šokolādes. Viņas izņemot, te mums ir pats krējums pa 69 centiem. Man liekas, mēs maksimā nopirkām. Saucās, nezinu, šokin. Tā ir piena šokolāde. Bet Līga garšojot neredzēs īsti. Viņa aizvērs acis. Kāds atkal neredzēšu, ko sēdu? Nu, pēc tam varēs pagaršot, bet nu labāk. Lai tu īsti neredzīji, kas tas ir. Tad arī mazos gabaliņos dosim garšot. Tā ir tās lētākā. Nākamā mums ir pergale. Tā ir Lietuva vai Igaunija? Man arī liekas, ka Lietuva. Mums ir pergales tumšā šokolāde. 72% kakao saturs. Man liekas, mēs maksimā pa kaut kādiem 99 centiem uz atlaidēm nopirkām. Tālāk mums nāk latviešu šokolāde. Tāda diezgan visiem zinām. Luks, kurā ir 52% it kā kakao saturs. Vismaz. Tālāk es atradu pēc ilgiem meklējumiem Milkai, arī tumšā šokolāde no Alpu piena ar vismaz 45% kakao satura. Milka šokolādes man garšo. Fāzers man garšo. Fāzerim ir tumšā šokolāde ar 47% kakao satura. Tās ir tādas 5 parastās šokolādes. Un, ja jau ir tas Valentīns atnācis, tad droši vien var arī pašikot un apskatīties, vai nav kaut kas jūsu sieviete, vai nav pelnījusi ko labāk. Te ir šokolādīte, kuras svars ir 50 grami, saucās Amedei. Tā būs labāk. Un viņai kakao saturs ir 63%. Man liekas, es viņu pirku par kaut kur 3,5–4 eiro. Šitā te 50 gramīgā šokolādīte. Amedei, teiksim, šokolāžu pasaulē ir kaut kas tāds tā kā, Ferrari praktiski. Jo Latvijā, kur, piemēram, kādā restorānā strādā ar šīm šokolādēm, ir tāds restorāns Vincents, viņi strādā ar Amedei šokolādēm. Mēs reiz tur bijām, mēs pat esam garšojuši. Un tad ir Stokmanā dabūtas divas līdzīga iepakojuma ar 65% un 64% kakao satura. Viņas ir laikam tā kā viens ražotājs, bet viņām ir tā, ka ir pieejami no dažādiem kakao audzētājiem. Šī konkrētā ir no Papuase, kaut kāda Jaungvinēja, man liekas, pēc kartes tas sanāk.
kur kakao pupiņas ir audzētas. Un šī mums ir no Madagaskaras. Svars šīm te ir 70 grami, maksā 5,5 eiro viena tāfelīte. Šī ir dārgāk nekā amedēja šokolāde. Bet es domāju, ka viņai tā cena iespējams veidojās no tās izcēlesmes. Es nezinu, kā viņi pareizi latviski nosaukt. Viņš ir Mihail Kluizel. Diez vai viņi tā sauc. Tā, ir tās 8 šokolādes, kā notiksies šokolādes, visgaršīgākās šokolādes Es arī gribētu zināt. Izvēle. No sākuma šokolādes visas tiks sadalītas pa 2. Ne tā kā tagad ir, bet vispār pa 2. Un ies viena pret otru. Tātad no sākuma mums ir ceturdaļfināls, no kura tālāk aiziet tā šokolāde, kas Līgai liekas visgaršīgākā, teiksim tā. Tad tās, kas bija pusfināls. Zaudētāji, tiek vispār atlikt malā. Tās, kas paliek 4, sadalās pusfinālā, fināls, un finālā tad ir uzvarētājs. Līdz ar to mēs varam noskaidrot tikai pašu garšīgāko, mēs nevaram noskaidrot otru garšīgāko, jo var gadīties, ka, piemēram, ja mums Luks uzvarēs Laima, ka viņi jau pirmajā raundā ir sakāvusi to, kas īstenībā bija otrā garšīgākā šokolāde. Tā kā šodienas tēma ir tikai atrast garšīgāko, Līga ar droši vien garšot, es arī droši vien pagaršošu, varēšu pateikt, kā pašiem liekas pēc garšām, vai ir laba manta, vai piemēram šo piena šokolādi. Man liekas, vienreiz mēs viņu esam ēduši sen, var atšķirt no amedējas vispār. No piena šokolādi, no tumšās šokolādes vajadzētu atšķirt, bet kas to lai zina? Tā kā no šīm 8 atradīsim labāko, protams, šokolādes ir daudz un dažādas, bet Bet tu man viņus izpakosi? Es izpakošu, sagraizīšu mazos gabaliņos, lai viņi nav tāda baigi jūtamā tā starpība. Nu jā, tāpēc, ka iepakojums jau man iespēdēts, pieļauj, ka man viena no šīm garšot vislabāk. Jā. Tām dārgām iepakojums patiešām arī ir smuks tāds kartons, tāds. Smuks iepakojums kartons. Labi, mēs sakārtojamies, sapakojamies. Un esam apakaļ. Kā tev tāds? No visām. Nu tā, es sagraizīju šokolādes, sataisīju viņus pa sarakstu. Sarakstu jūs droši vien redzat tagad, kā tas izskatās mūsu ceturdaļfināls. Sāksim ar pirmo. Tev netīrs zots. Ar šokolādi? Jā. Višķiņ pagaršoja. Tā, tu neskaties? Izklaidēji. Skatīs. Nu labi, tu jau skaties, tev bija ar aizvērtām acīm jāsēž. Un tad vajadzēja pateikt. Ko es teicu? Tu teici teicu? neskaties. Un ko tu darīji? Bet tu neteici, lai mēs aizver acis. Bet tu skatījies. Bet tu man piebīdīji priekšā. Es neskaties. Nu, bet tu man piebīdīji priekšā trauks, tu man neteici, lai es aizver acis. Labi, tagad skaties kaut kur. Tā, šito pirmo garšos. Nu, nē, tagad jau tu kādu jēgu var slēpties. Tagad tev jāslīcina būs. Nu tā pieni. Nekāda. Pagaidī. Tev nevajag ūdeni? Vēl ne. Bet vajadzēs? Es domāju, ka jā. Nu, kas tas tāds? Nelasi uzrakstu redzēt. Nu, es neredzu. Nu, kā tad būs? Šitā ir tumšā. Nē, nu kura tev labāk garšo? Vienalga, tumšā vai gaišā? Kuru tev man dāvināt labāk? Man vispār man ģenerāli garšo piena šokolādes. Bet šitā ir tāda bezgaršīga. Nu kuru tad tev? Pagaidi, ļauj man saprast. Tas tomēr ir atbildīgs uzdevums. Diezgan. Jā. Es zinu, ka šitā ir šokolāde. Nu, kas tā ir? Tā ir tā piena šokolāde vienīgā, kas man ir. Nu, kur tu ņemtu? Kur tev labāk garšo? Nu, man piena labāk garšo. Šito? Jā. Neskaties, tagad es veicu pierakstu.
Nākamais. Nākamais. Tā viņš stāv. Es nevaru skatīties. Tā, ja tu nelasīsi uzrakstus, var. Es nevaru apsolīt, ka es nelasīšu uzrakstus, ja viņi būtu acīm redzami. Labi, es nelasīšu labāk. Es aiztaisīšu acis cienu. Es tev viņu sakrāmēšu. Te būs tāda trakāki gabali. Un tad pagaidi sagriezīšu, lai nevar redzēt. Un tagad nevar redzēt uzrakstus. Tagad tu ēd šito. Tagad var skatīties. Tu ēd šito, bet baigi nekoncentrējies. Uz to uzrakstu. Man šitā garšo. Labi. Tā. Iedod otru. Šis būs salds pasākums. Tev nevajag iedzert? Te daudz. Negaršo. Kāds viņa tāda jocīgi piegaršo? Es neesmu garšos viņu. Noteikti šitā. Neskaties tagad. Varēs. Taistējam trešo. Šitā ir tā. Šitā ir milka. Šito iedzert nevajag. Tev milka garšo? Man garšo milka. Bet milkiņa ģenerāli man ir piena. Es nezinu, vai ir jēga baigā testēt tikai. Tās tur, tumšā. Vienkārši. Šitā arī dažam kaut kāda krutā ir. Tā tev negaršo? Tā pagaidi, neskaties. Nē, dīvaini piegarši. Es neesmu pieradusi. Te ir jāpierodā kaut. Tagad ir pēdējais. Rauns. Dot čurp. Un pie tām dīvainām garšām mēs bijām kafiju vienreiz testēt, kur labā kafija bija likās tā kā čuras. Šitā ir interesanti. Ko? Un tu nevidzinies ar to lapiņu man. Šitā noteikti. Neskaties? Neskatos. Mums ir bijis ceturdaļfināls. Noskaidrot pusfinālisti. Pusfināls. Man īstenībā pašai interesē, kāds būs rezultāts. Tu man barosi? Nē. Bet ja es nevaru skatīties, kā es zinu, kas un kā man. Jā, var. Es pats sajaucu laikam, kurš ir. Viss skaidrs. Tagad nopietnāk jāpieiet. Tagad jāskatās. Tu tā man garšo. Un šitā? Tā ir tā piena, ko teici. Pirmā. Šitā ir no pirmā raunda, šitā ir no otrā raunda. Uzvarētāji. Pēc tam 1, 3, 4 rauns. Izvērdīsim, ka finālā nebūs tas piedāvās. Jāsaprotam. Nē, laikam šitā. Jā, tā. Tā, neskaties. Neskatos. Es īstenībā biju domājis, ka viņas tā garšo līdzīgāk.
Šī ir 3. raunda uzvarētāji. Es taču neatceros. Jā. Es zinu, kas man jau garšos. Kur? Teikšu. Ir 14. februāris un tu saņem. Labi, šis vēl tikai pusfināls. Man garšo šitā. Šitā? Neskaties. Būs fināls. Tas ir pienācis fināls. Tu sajauci. Nē, es nesajaucu. Pats svarīgākais. Nav tu daudz ko runāt. Bet no tām visām 8 ēdamas bija visas. Tās divas pēc tā kā, godīgi sakot, tā kā mēslu piegarša bija. Dažos vien tās krutās ir divas. Patiesībā es zinu, bet es neteikšu. Nopietni pieeja šai lietai. Man šitā garšo. Šitā? Nu, pacēl uzvarētāju. Tādām. Man pilnīgi bail, kas tas tāds ir. Tā. Un šitā tiešām. Tūlīt būsim atpakaļ ar rezultātiem. Sāk man rezultātu. Kas tas tāds ir? Mēs esam atpakaļ ar uzvarētāju. Ko tu gribētu, kurš lai uzvar? Protams, kā Amadejs. Es gribēju, lai uzvar Luks, jo tā ir, Laima, jo tā ir Latvijas. Es varbūt tagad samalošos, bet Luksā ir, Laima ir vienīgā Baltijā, kas pati cep grauzdē kakao. Grauzdē kakao, taisa kakao, un no tā kakao taisa šokolādi. Lai grib Amadei, kāpēc? Es nezinu. Un... Mazāki! Uzvarētājs ir... Uzvarēja mums Amadejs. Tiešām? Uzvarēja Amadejs. Finālā Amadejs sacentās ar Luksu. Jā? Jā. Finālā Amadejs sacentās ar Luksu. Man cik interesanti. Tas, ko tu teici, kurš ir Milka, tas bija tas Šokoin, tā super lētā. Nopietni? Un tā, kas tev negaršoja, kur tu domāji, kas ir... Tā bija Milka? Tā bija Milka, jā. Ko tu teici, ka Milka tev vajag garšo. Tās divas kakainās, tās bija... Tās man arī likās, ka tās... Jo viņām ir tāda ļoti specifiska garša, kad mēs bijām... Kas tā bija pa vietu, kur mēs kafiju testējām? Grauzdētavu? Kaut kāda grauzdētavu. Mēs arī... Tās Matīs. Tur mēs salīdzinājām kaut kādu Merildu, vēl kaut kādu šķīstošo kafiju, un tad bija tiešām tur no, neatceros, Kenijām vai Augstkalnēm, kur absolūti labākās kafijas. Un tām arī patiesībā bija ne čuru piegarša, bet kaku piegarša. Tām kafijām, kas ir pašas labākās. Tā ne kaku, bet mēslu, kūtsmēslu piegarša. Jā. Gan tai kafijai bija, jo es saprotu, ka kafija ar kakao ir diezgan tuvu radniecīgas. Bet Amadejs... Es esmu pārsteigta. Šis te? Jo viņai tāda ļoti patīkama piegarša. Nu tāda īpatnē, bet man ļoti patīk. Nu, Mārtiņš Rītiņš droši vien saprot, ko dara. Tātad... Droši vien. Dārgie kungi. Nebūs lēti. Nebūs pats dārgākais, paldies Dievam. Tā kā neiet, ja jūs ļoti mīlat savu dāmu, nedodiet vienkārši dārgāko, dodiet droši vien. Amadeju. Šinī gadījumā Amadeju. Ražots Itālijā. Itāļi laikam šokolādi māk gatavot. Bet Luks arī dara. Luks, labā kārtā Luks mums arī dara. Tā kā nav tik slikti tie mūsu ražotāji. Šodien, starp citu, bija ziņa, ka Laima pa 15 miljoniem pārvāksies no Miera ielas. Uz kuriem? Kaut kādu jaunu ražotni cels. Ja jums patīk tā smarža, kas ir Miera ielā, kad taisa šokolādi, lieciet mums laiku. Ja tā smarža jums nepatīk, lieciet mums laiku. Šis bija slikts mūvs. Kāpēc? Tāpēc, ka kuram patīk tā smarža. Bet ja nepatīk laiks un ja nepatīk arī laiks. Ko es tagad esmu apmācījis? Jebkurā gadījumā laiks. Labi, laiks. Mēs laikam paēdīsim čokolādi. Jūs, kungi, paēdīšu. kamēr vēl ir mazliet laiks, kamēr ir laiks,
līdz Valentīna dienai, kur ir 14. februārī. Aiziet, nopērciet dāmām laicīgi. Kamēr vēl ir? Es zinu, ka Stokmanā ir, citur es nezinu, es neesmu, man liekas, īsti redzējis. Tā kā skrienam uz veikalu, mēs turpinam ēst un